Re, kur mēs lecam? Ak, Olivija, piedod. Tas nekas, nāc te. Vai zini, kāpēc mēs to uzstādām katros Ziemassvētkos? Nē, mēs to uzstādām katros Ziemassvētkos, lai svinētu Jēzus dzimšanas dienu, kas ir arī Ziemassvētku galvenais notikums. Kāpēc? Jo viņš ir vissvarīgākā dāvana, kas pasniegta pasaulē. Viņš ir mūsu glābējs. Olivija, ko tu visvairāk gaidi šajos Ziemassvētkos? Neskaitot dāvanas? Jā, neskaitot dāvanas. 2 brīvas nedēļas no skolas. Un, protams, slavenie 3-kāršās šokolādes cepumi. Tu esi pārliecināts, ka sacepšu? Es ceru, neaizmirsīsim, ka Ziemassvētkos ir pats svarīgākais. Es zinu, vecmāmiņa, Jēzus. Mamma, šogad man nav Ziemassvētku sajūtas bez vecmāmiņas. Es zinu. Bet tie bija viņas mīļākie svētki. Un viens no viņas mīļākajiem darbiņiem bija kopā ar tevi uzstādīt šo Jēzus silīti. Arī mans. Atceries, viņa vienmēr teica, šis ir pats nozīmīgākais gada laiks. Jo esam saņēmuši vislielāko dāvanu. Jēzu. Domāju, ka viņi gribētu, ka tu to atceries. Un kā ir ar eņģeli? Jā, eņģelis pastāstīja gudrajiem vīriem par Jēzus bērniņa dzimšanu. Viņš ir vislabākā dāvana, ko esam jebkad saņēmuši. Bet kāpēc? Jēzus ir mūsu kungs un glābējs. Pateicoties viņam, visi mūsu grēki ir piedoti, tāpēc arī mēs svinam viņa dzimšanu. Lai ar kur tu būtu, lai kas būtu noticis, Ziemassvētki ir par tavu glābšanu un tavu mūžīgo dzīvību. Raidījums Kontakts ar Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, kas palīdz pieņemt gudrus lēmumus. Kā tu pieņem lēmumus? Uz ko tu balsties? Mums ikvienam katru dienu nāks pieņemt lēmumus. Reizēm tie šķiet nenozīmīgi, un tikai pēc laika mēs ieraugam, ka tie patiesībā bijuši svarīgi. Reizēm šiem lēmumiem ir nelielas, bet reizēm sekas ir milzīgas. Reizēm sekas ir priekpilnas, reizēm netik ļoti. Un šie lēmumi ietekmē ne tikai mūs, bet pavisam noteikti arī citus. Katru lēmumu, ko pieņemam, mēs pieņemam pamatojoties uz mūsu iekšējiem procesiem. Šajā svētrunā es gribu runāt par to, kā pieņemt dievbijīgus lēmumus, kā pieņemt gudru lēmumu. Rakstos ir daudz piemēru, bet aplūkojam vienu konkrētu rakstu vietu, konkrētu vīru, kurš jau ļoti agri savā dzīvē iemācījās pieņemt gudrus lēmumus. Cik liela ir atšķirība starp pareiziem un nepareiziem lēmumiem? Atvērsim Daniela grāmatu. Ik viens pazīst Danielu, kad viņš tika iemests lauvbedrē. Tomēr vēl svarīgāks par to ir tas, ko vecāki viņam iemācīja jau agri bērnībā. Pravietis Jeremija jau ilgu laiku bija pravietojis Izraēla tautai, ka tās grēcīguma un atkrišanas dēļ viņus gaida Dieva sods. Lūk, ko viņš teica. Tādēļ arī saka tas kungs, Dievs Cebaots. Tāpēc, ka jūs šādu vārdu sludināt, es likšu savus vārdus kā uguni tavā mutē, un šo tautu padarīšu par malku, ka tā to aprīs. Redzi, es atvedīšu un iecelšu pār jums Izraēla nams tautu no tālienes, saka tas kungs. Stipru tautu, kuras valoda tev ir sveša, un tu nesaproti, ko tā runā.
Tās bultu maksas ir kā atvērts kaps, tie visi ir varonīgi karotāji. Tā apēdīs tavu ražu un tavu maizi, tā iedzīs nāvē tavus dēlus un tavas meitas, aprīs tavus vēršus un sīklopus, noplūks kailu tavu vīnu un tavu vīģes koku, tavas stiprās pilsētas, uz kurām tu paļāvies, tā izpostīs ar zobenu. Bet arī tanīs dienās, saka tas kungs, es negribu jūs pavisam iznīcināt. Izraēla tautai tas negāja pie sirds. Viņiem nepatika, ko viņš pravietoja, un tie iemeta viņu cietumā. Šādi viņi gribēja viņu apklusināt. 32. nodaļa. Tad Jeremija savā garā uztvēra tā kunga vārdu, un tas viņam sacīja: Redzi, es esmu tas kungs Dievs pār visu miesu. Vai tad man būtu kas neiespējams? Tādēļ tas kungs saka tā: es nododu šo pilsētu Kaldeju rokās un Bābeles ķēniņa Nebukadnēcara varā. Viņš to ieņems. Pravietotais lēnām sāk piepildīties. Nebukadnēcars uzbruk Jeruzālemei, Jūdai un 100 cilvēku aizved gūstā. Daudzi tiek nogalināti, vārti sadedzināti, mūri sagrauti. Starp sagūstītajiem, kas tiek vesti uz Babilonu, bija arī Daniels. Viņam varēja būt ap 13 līdz 16 gadiem. Kopā vēl ar citiem ebreju bērniem un jauniešiem viņš tika aizvests uz Babilonu. Ķēniņš teica: es gribu paņemt gudrākos, izglītotākos, skaistākos, un viņus pārmācīt pēc babiloniešu paražām, lai viņi domātu tā, kā domājam mēs, lai viņi dzīvotu tā, kā dzīvojam mēs. Tad no viņu dzīve sāka mainīties, viņi auga, darīja, ko vajadzēja. Bet tad pienāca brīdis, kad viņi nolēma, viss pietiek. Mēs tā vairs nevaram. Šeit mums nākas nostāties tam pretī. Šajā svētrunā es gribu runāt par to pamatu, uz kura mēs balstāmies, izdarot savas izvēles un pieņemot lēmumus. Pat ja jūs aizmirstu visu citu, ir divi vārdi, kurus es gribu, lai jūs atcerētos. Atšķirības starp vārdiem principi un mirkļa iegriba. Princips ir Dieva vārdā balstīts morāls likums, kas nosaka mūsu uzvedību. Tas ir nemainīgs, iepriekš noteikts rīcības veids. Es rīkojos balstoties uz Dieva vārda morāles principiem. Kā domāt, pieņemot lēmumu? Cilvēks atzīst, ka tie ir Dieva vārdā atklātie principi, pēc kuriem mēs nosakām savu vērtību sistēmu. Mums visiem ir sava pārliecība, vērtību sistēma, bet kas ir tavas ticības pamats? Mēs, kristieši, teiktu, manas ticības pamats ir Dieva vārds, un mēs pieņemam lēmumus pamatojoties uz Bībeli. Piemēram, 10 baušļi. Tev nebūs zakt, melot, krāpt, laulību pārkāpt, kā arī tev būs pielūgt vienīgo patieso Dievu. Tāpēc kristieši saka, ka dzīvo balstoties Dieva vārda patiesībā. Mēs dzīvojam saskaņā ar to, ko Dievs māca savā vārdā. Cilvēks jau ir izvēlējies savas dzīves ceļu. Es rīkošos tā, kā mana pārliecība man saka, jo tā ir balstīta Dieva vārdā. Tātad, kad tu domā par principiem, pēc kuriem tu dzīvo, es dzīvoju pēc principa.
Un tagad otrs vārds - mirkļa iegribas. Tas nozīmē, ka mani lēmumi un izvēles ir balstītas tajā, kas man patīk vai nepatīk. Lūk, kā dzīvo tāds cilvēks. Šodien man ir slikta diena, es piezvanīšu un pateikšu, ka esmu slims. Es neesmu slims. Es pateikšu, ka esmu slims. Mirkļa iegribas nozīmē, ka es melošu, jo melošana man šodien sagādās to, ko es vēlos - brīvu dienu. Mirkļa iegribas nozīmē, ka es rīkojos balstoties uz apstākļiem. Es rīkojos balstoties uz savām sajūtām, vēlmēm un to, kas mani iepriecina, dod man godu, liek man labi izskatīties, liek man labi justies un var nest man kādu labumu. Vai nu es dzīvoju pēc Dieva vārda principiem, vai arī vienkārši plūstus te, šeit, te, tur, atkarībā no apstākļiem vai situācijas. Reizēm cilvēki runā par situācijas ētiku, proti par lēmumu pieņemšanu atkarībā no konkrētas situācijas un tā, kādu labumu es no tā vēlos gūt. Tas ir ļoti bīstams dzīvesveids, ļoti bīstams un iznīcinošs veids, kā audzināt savus bērnus. Ja bērni redz, ka vecāki rīkojas balstoties uz to, kas konkrētā brīdī dod lielāku labumu, un tādējādi vecāki māca bērniem dzīvot bez īstas spēka, godīguma un aizsardzības apziņas. Iedomāsimies, ka ir pusnakts un tu brauc lejup pa lielceļu. Tam pa vidu ir balta viduslīnija. Kamēr vien braucot pa lielceļu, tu redzi šo viduslīniju, tu zini, kur tu esi. Tu zini, kamēr tu paliec šajā pusē un citi braucēji otrā pusē un tu būsi drošībā. Un pēkšņi tu saproti, ka ceļa vidū vairs nav baltās līnijas. Ko darīt? Tu vairs nezini, kur esi. Mazliet šajā pusē, tad jau otrā. Ir piķa melna nakts, un tu vairs nesaproti, ko darīt, jo vairs nav viduslīnijas, kas tev vadītu. Cilvēks, kurš pieņem lēmumu balstoties tajā, kam konkrētajā brīdī dod priekšroku, ir tas, kurš brauc pa lielceļu bez viduslīnijas, jo tavas vēlmes mainās, apstākļi mainās, dzīve mainās. Un šiem apstākļiem mainoties, tu pieņem lēmumus balstoties tajā, kas konkrētajā dienā tu dod priekšroku. Līdz ar to tavā dzīvē iztrūkst skaidras virziena sajūtas, skaidras vadības. Bībele par to runā ļoti skaidri. Jēzus sekotājam ir pamata pārliecība, kas kļūst par principiem, kurus vada viņa dzīvi. Bez tiem tu esi tikai šeit. Daniela māte un tēvs jau agri viņam mācīja dzīvot pēc principiem, jo kas notiek? Šie puiši turpināja dzīvot, viņi mainīja savus vārdus, viņiem bija jāapgūst šīs bezdievīgās tautas, Babilonijas literatūra. Jāmācās par viņu pasaules uzskatiem, dieviem, pielūgsmu, dzīvesveidu un tā joprojām. Pienāca brīdis, kad ķēniņš viņam teica: lūk, kas tev jādara. Es gribu, ka tu māci viņiem mūsu literatūru. Es gribu, ka tu māci viņiem mūsu pasaules uzskatus. Māci viņiem to visu, jo es gribu, ka viņi kļūst par labākajiem, lai viņi izskatās diženi, lai viņi ēd no mana galda. Uz mana galda ir pats labākais ēdiens, un es gribu, lai viņi izskatās labi. Es došu tev laiku, un tad atved šos jauniešus pie manis. Es sagaidu, ka viņi būs nodevušies mūsu ierastajam dzīvesveidam, ka viņi būs iemīlējuši Babiloniju. Un tu būsi pārveidojis šos puišus. Aspenas ķēniņa kalps uzrunā Danielu, Sadrahu, Mesahu un Abednego, sakot: lūk, jūsu ēdiens. Šis ēdiens ir ņemts no ķēniņa galda. Izklausījās labi. Tu esi līdzīgs vergam, bet tev dod ēst no ķēniņa galda, dzert viņa vīnu. Neko labāku tu nevarētu vēlēties. Kāds, kas vadās pēc mirkļa iegribām, teiktu: protams, kāpēc? Bet Daniels teica: Aspenas, šeit mums ir jāapstājas.
Mēs esam apgūši jūsu literatūru, esam darījuši visu citu, bet to gan mēs nedarīsim. Kāpēc nē? Jo tas ir pret Mūzes bauslību un principi, pēc kuriem mēs dzīvojam, neļauj mums to darīt. Lai kādas būtu tam sekas, mēs to nedarīsim. Ja atceraties, ko vairums par Danielu zina visbiežāk, viņam klājās tik labi, ka ķēniņš viņam bija piešķīris amatu, kas citos vīros izraisīja greizsirdību. Tāpēc tika izdots likums, kas noteica, ka ikvienam bija jāzemojas ķēniņam un neviens nedrīkstēja pielūgt nevienu citu dievu. Ko dara Daniels? Viņš turpināja dzīvot pēc ierastā principa. Katru dienu vairākas reizes dienā lūdza savu dievu. Tā nu viņu arestēja un iemeta laubedrē. Viņš būtu varējis lūgt pie sevis, klusībā, slepeni. Es varu to darīt klusībā, neviens neuzzinās un viss būs labi. Bet redziet, viņš dzīvoja pēc principa. Katru dienu nokrist uz ceļiem visuvarenā Dieva klātbūtnē un pielūgt viņu, nedarot to slepenībā. Tajā rītā, kad ķēniņš nāca viņu meklēt, viņš teica: Ak, Daniel, vai tavs Dievs ir tevi izglābis? Viņš nesauca to jaunajā vārdā Belcezars, bet gan viņa ebreja vārdā. Daniels turējās pie savas pārliecības. Viņš teica, lai kāda tam būtu cena, es neēdīšu gaļu un nedzeršu vīnu, kas ir pienests kā elku upuris. Dievs viņu ne tikai izglāba, bet Daniels nodzīvoja aptuveni 70 gadus zem 4 ķēniņiem - Nebukadnecera, viņa dēla Belcezara, ķēniņa Dārija un ķēniņa Kīra. Un viņam bija milzīga ietekme šo visu 4 ķēniņu dzīvē. Ir vēl viens vārds, ko vēlos izcelt, un tas ir pārliecība. Tas ir princips, kam es esmu nodevies un ko esmu apņēmies ievērot. Mums visiem ir kāda pārliecība. Ir cilvēki, kur pārliecība nav bibliska, bet mums kā Jēzus Kristus sekotājiem bibliskie principi ir mūsu pārliecību pamats. Tas ir tas, kas ietekmē mūsu domāšanu un visu pārējo. Tev jābūt nesatricināmai, nemainīgai pārliecībai. Paraudzīsimies uz Jēzu. Vai tev ir nesatricināma pārliecība, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, vienīgais pasaules glābējs? Vai tev ir šāda pārliecība? Piemēram, nauda. Vai tev ir princips, ka nauda nedrīkst kļūt par Dievu? Nauda ir līdzeklis, lai kaut ko sasniegtu, dotu un palīdzētu. Bet vai es vados pēc mirkļa sajūtām? Ja mazliet šeit es pakrāpšu, tas nekas. Piemēram, veikalā pārdevējs tev izdod par $20 vairāk, vai tu aizēji par $20 bagātāks, pateicoties Dievam? $20. Un tavs 9-gadīgais dēls saka: Ka pagājušā nedēļā svētdienas skolā mācījās par to, ka tev nebūs zakti. Kā tas tagad ir? Jo šī mirkļa izvēle tevi nogalinās. Šī mirkļa izvēle iznīcinās tavu liecību. Ja zakšana ir grēks, tad nav svarīgi, vai tā ir sīka monēta vai $20, vai tu zodz no sava tēta vai no svešinieka, lai kas tas būtu, zakšana ir zakšana. Principi nemainās. Mūsu pārliecībai jābalstās Dieva vārda principos. Tu nevari pārkāpt Dieva principus un izsprukt cauri sveikā. Jā, cilvēki var teikt, ka tam netic. Paraugies apkārt. Ir konkrētas lietas, ko mēs savā dzīvē nepacietīsim. Bet ja tomēr to daram, tad sākam dzīvot pēc mirkļa iegribām.
Šodien es gribu rīkoties tā, ļoti daudzi rīkojas apšaubāmi. Tā ir mana darīšana, bet ja tu esi Dieva bērns, tad tā nav tikai tava darīšana. Kāpēc cilvēki izvēlas dzīvot pēc mirkļa iegribām? Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka viņi baidās no atraidījuma. Ja es nedarīšu to, ko citi vēlas, ja neiešu tur, kur viņi vēlas, tad viņi man atraidīs. Tomēr, ja Dievs nevēlas, tad ir vienalga, ko citi domā, un tomēr daudzi tieši tā izvēlas dzīvot, kurš uz lielceļa bez viduslīnijas tumšā naktī svaidās no vienas puses uz otru. Tieši tā arī vairums cilvēku dzīvo. Viņi dzīvo pēc mirkļa iegribām, un viņiem trūkst morālas pārliecības. Viņi nekad nav apstājušies, lai padomātu, kam tad es ticu, kāda ir mana pārliecība par dzīvi, kā izturēties pret cilvēkiem, ko es daru, kā es dodu, vai esmu greizsirdīgs, vai esmu dāsns. Kādas ir manas vadlīnijas? Visas vadlīnijas ir šeit. Dieva vārdā, gan vecā, gan jaunā derība māca, kā dzīvot, un tā vienmēr māca vadīties pēc principiem, nevis mirkļa iegribām. Kad cilvēks sāk dzīvot pēc mirkļa iegribām, sākas problēmas. Mums visu dzīvi nāks pieņemt lēmumus. Tad ir principi, kurus es ievērošu, reizēm tas kaut ko maksā. Tomēr Dievs vienmēr pagodina paklausību, un mums nāks izlemt, vai es būšu paklausīgs Dievam, atstājot visas sekas viņa ziņā. Dievs nevēlas, ka mums būtu jādzīvo ar nevajadzīgu satraukumu sevī. Kā gan tas notiks? Kad tu dzīvo balstoties pēc principiem, tu zini, kā tu atbildēsi. Tu saki nē grēkam un visam tam, kas varbūt pats par sevi pat nav grēks, bet kas nevedīs tevi tur, kur Dievs vēlas, lai tu dotos. Principi mūs pasargā. Tie neaizliedz mums jautrību, bet tie mūs pasargā. Lai tu varētu dzīvot pēc principiem, ir daži nosacījumi. Pieminēšu tikai dažus. Pirmais. Es dzīvošu kam tādam, kas ir lielāks par mani, tas ir es dzīvošu Jēzum Kristum, Dieva valstībai, un nesīšu liecību par to, kas viņš ir manā dzīvē. Es dzīvošu kam tādam, kas ir svarīgāks un lielāks par mani, Dieva valstībai. Otrais, ļoti skaidri jāsaprot, kam es ticu. Ir jautājumi, kas nav apspriežami. Ja tu neesi precējies, un kāds vēlas ar tevi pārgulēt, tas ir neapspriežams nē. Saruna ir beigusies. Ja saņem piedāvājumu, darīt kaut ko bezdīvīgu, un tu sāc to apsvērt, tad tuvojas briesmas. Ja tavā dzīvē ir principi, tad principi nemainās. Tev jābūt gatavam konfliktiem. Būs cilvēki, kam tas nepatiks, un kuri negribēs, ka tu esi daļa no viņu dzīves, jo viņiem nepatīk tas, kā tu dzīvo. Tu vari rēķināties ar konfliktiem. Ceturtais. Tu pieņem savu lēmumu un dodies uz priekšu, atstājot sekas Dieva ziņā. Ja viņš pieļaus, ka man būs jācieš, lai tā būtu, ja viņš man svētīs visneparastākajā veidā, lai tā būtu, es dzīvošu paklausībā un turēšos pie saviem principiem, atstājot sekas Dieva ziņā. Piektais, pēdējais. Ja tu vēlies dzīvot pēc principiem,
tad tev nākas ticēt Dieva suverenitātei, tam, ka Viņš valda pār pilnīgi visu. Tas nozīmē, ka tu dzīvo paklausībā Viņam. Tu tici, ka Viņš ir pietiekami varens, spēcīgs, mīlošs, ieinteresēts tavā dzīvē, ka tev nav jāuztraucas par sekām, par to parūpēsies Viņš. Tad es gribu jautāt, kas no tā vislabāk raksturo tevi? Varbūt kāds tevi dēvē par dogmatisku vai fundamentālistu. Vai tu esi cilvēks, kurš zina, kam tu pats tici? Vai tu esi nodevies savai pārliecībai, jo tie ir Dieva morālie principi, un tu nemaz nešaubies? Vai tas nozīmē, ka tu esi nevainojams? Nē. Ka tu nekad negrēko? Nē. Tomēr, kad dzīvē jāpieņem kāds lēmums, tas ir tavs pamats. Tu brauc vienīgi pa tiem ceļiem, uz kuriem skaidri redzama baltā viduslīnija. Ja jūs aizmirstat pilnīgi visu no šīs svētrunas, tad atcerieties divus vārdus. Atcerieties kurus? Atcerieties šo piemēru. Kā tu justos, braucot lielā ātrumā pa tumšu ceļu bez viduslīnijas, zinot, ka tā abās pusēs ir dziļi grāvji? Tas ir bīstami? Ja tu atmet savus principus, tad tieši tāds ir šis ceļš, ko tu izvēlies. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.